Sveicināti starp rindām un šodien par darbu ar kļūdām, par galvenajām aktualitātēm un par nedēļas uzvarētāju. Tātad ir veiksmi un neveiksmi kļūdas. Es gribu minēt Jarodu Bowenu un Darvinu Nuņezu. It kā labs kalendārs, it kā laba forma, bet bieži vien vai nu komandā nav īstais spārinieks, vai nu psiholoģiskās problēmas, un līdz ar to šie spēlētāji vienkārši nenes punktus. Tādā gadījumā vai nu jums viņiem jāmaina uzreiz, vai nu ir jābūt labai pacietībai, un tad, kā ar Jarodu Bowenu, spēlētājs jūs apbalvos. Vienmēr sakot, ar tādām kļūdām jums ir vienkārši jāsamierinās, tās ir vienkārši veiksmes vai neveiksmes, ar to mums vienkārši jāsadzīvo. Nākamais variants ir nepareiza spēlētāja analīze. Bieži vien mēs esam maldināti ar spēlētāja cenu FPL vai ar viņa vārdu. Bieži vien spēlētājs maksās dārgāk un liksies jums pievilcīgāks tīri tāpēc, ka viņa vārds iepriekšējā sezonā skanēja skaļāk, un līdz ar to viņš nenesīs tik daudz punktus. Manā gadījumā tas bija vienas spēles uguntiņš Doku un daļēji arī De Bruyne, kurus es nespēju izanalizēt tīri dēļ tā, ka man nepietika laika noskatīties kādas no spēlēm. Tāpat kā Arkādijs minēja, Doku un viņa driblingu arī atkož, un līdz ar to viņš vairs nav tik efektīvs. Viņš ir efektīvāks pret vājākām komandām, bet nav konsistenti. Ar De Bruyni ļoti augsta cena, ļoti paspīdēja savā pirmajā spēlē sezonā. Protams, radīja ažiotāžu, ļoti skaļi vārdi no apskatniekiem, bet mēs redzam, ka De Bruyne fiziski arī iepriekš nebija gatavs nospēlēt visas 90 minūtes. Viņš tiek nomainīts, viņš vairs tik aktīvi nepiedalās uzbrukumā, viņš ir vairāk statisks, viņš viennozīmīgi ir ģēnijs, viņš var ar vienu piespēli atrisināt visgrūtākos aizsardzības puzļus, bet, ja salīdzina ar Fodenu, kurš arī 90. minūtē ļoti plaši sevi piedāvā gan smailē, gan tieši priekšā, gan centrā, šis spēlētājs ir stipri efektīvāks Fantasy Premjerlīgā un spēlē arī full 90 minūtes, un es biju viņu palaidis garām. Viņš arī mani sodīja un arī tos cilvēkus, kas viņam nenoticēja. Iespējams, manā stratēģijā turpmāk šis spēlētājs būs viens no atslēgas punktiem. Tāpat varu minēt ar Douglasu Luisu un Palmeru. Bieži vien mēs paskatāmies uz cenu, un cena ir diezgan lēta, un tīri dēļ tā mēs domājam, ka ir kāds spēlētājs ar augstāku cenu, kurš būs efektīvāks, bet nevienmēr tā notiek. Es tā noticēju Sterlingam, nepaņēmu Douglasu Luisu laikā, tīri dēļ viņas cenas, un arī to nožēloju. Bet tagad, izanalizējot visas kļūdas, centīšos neatkārtot viņas turpmāk. Un, protams, mehāniskās kļūdas, bieži vien nepareiza izvēle sastāvā. Jums uz benča ir vairāk spēlētāji, kuri atnes vairāk punktus nekā laukumā. Tas atgadās diezgan bieži. Viens no iemesliem ir tīri totalizators, kur jūs nevarat paredzēt, kura komanda nospēlēs labāk par citu. Bieži vien jums spēlētāji ir konfliktā viens ar otru, un līdz ar to jūs negribat nonākt pretrunā ar sevi. Un otra lieta, ka jūs vienkārši uzliekat kādu spēlētāju, kurš atkal ir dārgāks, nepareizi analizējot spēles stilu, un uz benča ir vairāk punktu nekā jums gribētos. Pārāk spēcīgs benčs arī manā skatījumā ir kļūda, jo jūs katru reizi sastapsties ar dilēmu, kurš tad uzsāk spēli pamatsastāvā. Un trešais – stulbās kļūdas, vienas no populārākajām, par kurām mums ir visbiežāk dusmas, ja mēs nomainam spēlētāju pirms Champions Leagues, pirms kāda kausa vai pirms spēles. Manā gadījumā tas bija Senesi, kurš tagad ir ar hamstring injury, un es tērēšu -4 punktus, lai atrastu viņam kādu maiņu. Un tagad par galvenajām aktualitātēm mūsu 28. tūri. Protams, ja jūs nespēlējat free hitu 29. tūrē, kur būs tikai 4 spēles, jums ir jādomā uz priekšu, bet manā gadījumā es vienkārši ieteikšu jums labākos spēlēties uz 28. game weeku.
Vārtos Kaminskis ar Netu, divas spēles salīdzinoši vienkāršas, viennozīmīgi būs kādi seivi. Es domāju, ļoti solidi izvēles. Aizsardzība, tas būtu no Lutonas Dotīs un Kaburē un no Bormutas Zabornijas vai Kuks. Protams, es gribētu ļoti, lai Senesi atvesaļojas, es gaidīšu līdz pašam pēdējiem brīdim, bet man liekas, ka man vajadzēs tērēt papildus -4 punktus. Viduslīnijā es no Lutonas ieteiktu kā parasti Barkliju, viņš ir ļoti ilgi gulējis, iespējams Tausendu, bet laikam vairāk liecos uz Barkliju, un Tavanjēru no Bormutas. Priekšā mans kapteinis Solanke un Moris. Apsvaru doma aiziet kārtīgā mīnusā, nomainīt Haalandu pret Morisu, jo manā gadījumā es atpalieku jau diezgan pamatīgi no pirmajām vietām un jāmeklē tiešām nestandarta izvēles. Bet par to nākamajos raidījumos. Un saldais ēdiens ar nedēļas starp rindām uzvarētāju. Igors Smolkins ar komandu Atlantis. Vārtos Areola, ļoti populāra izvēle, Romero, labs aizvietojums, Pedro Porro, Burns, Gusto, Odegaards, Rodrigo, Saka, Gross, diemžēl tikai ar 1 punktu, Votkins. Kapteinis arī tik ļoti nepaveicās, un Taivo uzbrukumā ļoti diferenciāla komanda. Apsveicu tevi, Igor, interesantas izvēles, kas arī atmaksājas, un tu kļūsi par mūsu nedēļas uzvarētāju. Šodien tas arī ir viss. Skatieties manu komandu šortā un tiksimies ar jums pēc nedēļas.